Labdien visiem, labdien! Es esmu Vilnis Priedītis, aplikācijas Marshall izveidotājs, uzņēmuma vadītājs un arī uzņēmuma lielākais akcionārs. Ja. Šodien pastāstīšu par aplikāciju Marshall. Šodien ir 2025. gada 15. oktobris, ja, par sadarbības iespējām, par mūsu jauno partnerību ar kolosālu partneri, ja, un par to, kā ik viens no jums var iesaistīties. Es teikšu, tā vislabākā produkta pasaulē tapšanā. Nu, lūk, sāksim ar visu pēc kārtas. Nošērošu tagad savu prezentāciju, ja, un pastāstīšu no minūtēs, apmēram 15, par pašu svarīgāko. Ja. Tātad Marshall ir paši ziņas un attiecību aplikācija. Es teiktu, arī attīstības. Ja? Ka cilvēks tajā brīdī, kad ir sevi izzinājis ļoti labi, tad viņš var labi attīstīties, viņš var veidot labas attiecības. Ja? Tātad pašizziņa, izmantojot galvenokārt senās zinātnes, kā astroloģija, numeroloģija. Psiholoģijas dažādi veidi, jā, tātad izprotot sevi, izprotot savu potenciālu, saprotot, ko mēs varam darīt. Mēs varam būt ļoti veiksmīgi jā, dažādās dzīves jomās. Jā, un, jā, protams, arī attiecību veidošana. Tad, jā, gan tas nozīmē jaunu attiecību veidošanu, partneru atrašanu, gan esošo attiecību, kas ir pat daudz svarīgāk, jā, kvalitatīvu uzlabošanu jā, dienā ar maršrutu palīdzību. Ja? Nu, lūk, tātad mūsu mērķis ir kļūt par visprecīzāko pašizziņas attīstības un attiecību veidošanas lietotni, kur palīdz miljoniem cilvēku pasaulē. Maršruts palīdz cilvēkiem atrast sevi, izprast sevi, būt veiksmīgiem un veidot harmoniskas attiecības visās dzīves jomās. Nu, lūk, ar ko tad mēs sākām? Ja? Mēs sākām ar to, ka jau vairāk kā 2 gadus atpakaļ veidot vienkārši iepazīšanās lietotne, ja, kura atšķirās no daudzām citām ar to, kad viņi nosaka sadarību pēc astroloģijas, psiholoģijas, numeroloģijas, vēl dažādām citām senām zinātnēm, jā, lai cilvēki atrod sev vissadarīgākos cilvēkus. Laikam ejot, komandā ienākot ļoti profesionāliem cilvēkiem, jā, mēs sapratām, ka šo lietu var darīt daudz plašāk, priekš dažādām jomām, lai cilvēki būtu veiksmīgi ne tikai savās ģimenēs, ja, lai viņi būtu veiksmīgi arī darbā, profesionālajā sfērā, ja, un arī ikdienā jau esošo attiecību ietveros. Ja. Nu, lūk, mēs izveidojām, un tas ir produkts, kas ir šobrīd, ja, tad šobrīd aplikācija ir pieejama App Store, Play Marketā, ja, un ja, ik viens cilvēks reģistrējoties aplikācijā iziet ļoti augstu līmeņa testu zemapziņas līmenī. Uz bilžu kolāžām, ja, kas nosaka vērtības, psihotipus, jau ievada savus dzimšanas datus, pilsētu, vietu, kur ir dzimis, datumu, pirms vai pēc pusdienas laika, izveidos ļoti spēcīgi jau esošajā situācijā astroloģiskā kārta, ja, un mēs ja, šādā veidā varam jā, teiksim, sevi saprast, savu personību, noteikt savu personību. Ja. Aplikācija strādā ar visiem meklētājiem, radiusiem, kā aplikācija, līdzīgi kā iepazīšanās aplikācijas, kas atrod cilvēkus sociālajai jomai, romantiskajai jomai, profesionālajai jomai un uzreiz nosaka saderību. Ja. Šobrīd saderība tiek noteikti izmantojot šo psiholoģijas testu un ja, tiek izmantota šos rietumu astroloģiju, šos datus. Ja. Un mums ir izveidots arī tāds sadarības saites, ka ik viens cilvēks, arī ik viens cilvēks var ļoti ātri un vienkārši noteikt savu sadarību, izmantojot šīs divas lietas. Ja? Tad vēlreiz šo testu izietā un rietumu astroloģiju. Pagaidām šīs divas. Ja? Tas ir tikai pats sākums. Ja? Un šādā veidā mums ir katrā šajā sadaļā ja, šī sadarības saite, no kuras ja, var pateikt arī strādā kā affiliate links, ja, kas palīdzēs mums kā uzņēmumam arī veiksmīgi iet tirgu, ja tādā veidā pārbaudot sadarību ar dažādiem cilvēkiem. Vienkārši piesaistīt jaunus lietotājus. Bet tā jau ir biznesa sadaļa. Šodien vairāk par vērtībām, ko mēs radām. Ja? Nu, lūk, parādīšu jums aplikāciju, kā viņi izskatās. Ja? Tātad maršrutu aplikācija šādi. Viņi ir pieejami Play Market App Store. Šeit ir šie 3 profili, biznesa profils.
sociālais profils, romantiskais. Es viņu nelietoju, ja cilvēkiem, kam nav nepieciešams meklēt jaunu dzīves partneri, var nelietot. Un šeit būs arī ceturtais, jā, teiksim, jo mēs, kā jau teicu, laikam ejot, attīstoties, sapratām, ka pašizziņa ir pats svarīgāk, un šeit būs pašizziņas profils, jā, teiksim, pavisam drīz. Ja. Mēs varam apskatīties savu šausmas ikdienas horoskopus, redzēt par sevi savu personības aprakstu. Ja, un tādā veidā mēs varam lietot šo aplikāciju kā partneru meklēšanu, piemēram, biznesa kontaktus. Jā, teiksim, ja mēs skatāmies, jā, aplikācija rāda cilvēkus, kas ir noteiktā radiusā, jā, tad sadarības saucamos procentus. Jā. Nu, lūk, piemēram, ir Mārtiņš, jā, teiksim, es paskatos mazliet vairāk, jā, teiksim, mēs varam uztaisīt arī personalizētu sadarības aprakstu, ko mākslīgais intelekts ļoti precīzi uzģenerē no šīm divām funkcijām, kas ir šobrīd, jā, teiksim, kādā veidā es ar Mārtiņu varētu veidot biznesu kopā un kas varbūt varētu padoties labāk un ne tik labi. Ja? Nu, lūk, bet tas ir tikai sākums. Jā, tas ir tikai sākums. Šobrīd es nevaru uzdot nekādus jautājumus aplikācijai, vairāk par Mārtiņu, par sevi. Un tas ir tas, ko es jums pastāstīšu, ko mēs tieši arī tagad uz priekšu veidojam. Tā. Aplikācija, ne, bet prezentācija mazliet uzkārās. Nošērosim vēlreiz. Nošērosim vēlreiz, ja nonāksim līdz šai vietai. Nu, lūk, tātad, ko mēs veidojam, jā, teiksim, uz priekšu. Mēs veidojam vislabāko produktu pasaulē, jā, sadarbībā ar vislabākajiem seno zinātņu speciālistiem. Un Latvijā ir ļoti labi ezotērikas un seno zinātņu speciālisti. Mēs esam liela valsts šai ziņā, jā, un visaugstākā līmeņa mākslīgo intelektu. Nu, mākslīgais intelekts, tas ir bez tā pasaule. Gribam vai nē, nekur uz priekšu netiks, jā, un tie, kas to izmantos ātrāk, tie arī un veiksmīgāk, tie arī būs visveiksmīgākie, jā, teiksim, dažādos biznesa risinājumos. Jā, nu, lūk, un tā, tas, ko mēs vēlamies izdarīt un jau sākam darīt, iekļaut iekšā aplikācijā arī citas zināšanas un zinātnes. Cilvēks strīdās, ir tās zinātnes vai zināšanas, nav svarīgi, mēs nestrīdamies. Jā, lai tādā veidā ik viens cilvēks par sevi uzzinātu visvairāk. Ja mēs aizējām pie ļoti laba numerologa vai ļoti laba astrologa, ja, mēs varam saņemt ieteikumus, kādās jomās darboties, kas mums atnesīs naudu, kas ir vajadzīgs, lai veidotos attiecības, tur radu programmas un kas ir šai dzīvē jāstrādā ļoti daudz lietas. Ja, teiksim. Un cilvēki, kas to pieņem un saprot, ir ļoti veiksmīgi. Bet visveiksmīgākie cilvēki ir tie, kas paņem no šādām dažādām zināšanām neieciklēs tikai uz to, kas strādā tikai astroloģija, vai strādā tikai numeroloģija, vai tikai pie psihologa attiecīgi jāiet, vai tikai pie noteikti hipnoterapeita. Ja? Bet cilvēki, kas paņem no dažādām jomām labāko, lai kļūtu par sevis visveiksmīgāko versiju. Un tieši tas ir mūsu mērķis, iekļaut aplikācijā maršrutu no dažādām jomām. Jā, atrast labākos speciālistus, kas dalās ar savu informāciju, ja, protams, saņemot par to ļoti adekvātu atlīdzību, gan akcijās, gan samaksā, ja, par darbu. Un tālāk, ja iedot mākslīgajam intelekta asistentam iespēju par to visu komunicēt, ja? Uzdot jautājumus par sevi, uzdot jautājumus par otru cilvēku, ja? Saņemt ceļvežus, kā rīkoties, ievadot savu reālo situāciju. Mums var būt diviem cilvēkiem viena tā pati numeroloģiskā karte, bet katrs esam pilnīgi citā situācijā. Zinot šo situāciju, mākslīgam intelektam ir iespēja iedot un šos dažādos testus vislabāko versiju, kā rīkoties tālāk, ja, kā būt veiksmīgam. Ja. Nu, lūk, un tad līdz ar to tie galvenie punkti, ko es un mūsu komanda redzam šajā produktā, kā vislabākajā produktā pasaulē, tad ir šī vispirms jau padziļināt sevis izziņa, ja, apvienojot labāko no dažādām senajām zinātnēm, tad personīgi ieteikumi attīstībai atbilstoši tavam potenciālam un mērķim. Ja, teiksim, tad aplikācija lietotne ieteiks kursus, speciālistus, grāmatas, dažādas lietas, kā attīstīties tālāk. Ja. Tā trešā lieta ir ideāla partnera atrašana gan draudzībai, gan biznesam, gan mīlestībai, jeb ģimenes veidošanai, ar detalizētu sadarbības analīzi un personalizētiem komunikācijas ieteikumiem, kā komunicēt ar šo otru cilvēku. Ja. Pie tam ir iespēja uzdot jautājumus, ja, un vienam par
par otru un veidot to visu efektīvāk. Un tālāk, kā efektīvs rīks arī darbinieku atlasē, ja, tad arī personāla atlasē tas ļoti labi noder, ja, un pārdošanai, ja, gan klasiskām, gan tīkla mārketinga kompānijām. Tur ir savu sadarbības jau modeļi iesākt, par ko mēs esam sākuši runāt, ja, kas arī cilvēki no šīm nozarēm arī ir ieraudzījuši ja, to vērtību, ko mašūs var dot ja, tajā brīdī, kad mēs esam pabeiguši šo ieceri un izveidojuši. Ja. Un tālāk pats labākais. Ja. Tātad tavs padomdevējs katrai dienai, mēnesim, gadam, periodam, ja, ņemot vērā tavu potenciālu, kas iziet no taviem testiem, no tavām astroloģiskām, numeroloģiskām kartēm un tavu reālo situāciju. Ja, jo mēs bieži saņemot kaut kādu, iesitot internetā kaut kādu tur datus, lai mums tur ChatGPT, piemēram, iedod, ja tur karti, ja viņš iedos karti, ja no tālo karti un tā tālāk, ja, bet viņš neņems vērā jūsu īsto situāciju. Šeit jūs varēsiet sarunāties, teikt, vienam ir parādi, otram nav parādi, vienam ir attiecības, citam nav attiecības, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja. Viens attīstās vienā jomā, otrs otrā. Ja, teiksim, lai tieši izjūt no jūsu situācijas, jūs varat dabūt sev vislabākos padomus, kā rīkoties. Ja? Tieši tāds pats padoms ir pa pāriem, tev un tavam partnerim. Vai tas ir ģimenes attiecības, vai tas ir ar biznesa partneri, vai ar kādu draugu, ja ir nepieciešams. Ja? Tieši zinot jūsu abu situāciju, ka jūs abi varat izdarīt to, ievadīt iekšā savus datus, ja teiksim, izstāstīt reālo situāciju, varbūt ir bijis kaut kāda konflikta situācija. Ja? Tieši tāds pat padomu devējs par to, kā jūs vislabāk varat attīstīt savu bērnu, ja, kas ir viņa potenciāls. Ja. Nu, piedzimstot bērnam, jūs zināt viņa dzimšanas datumus, laiku, vietu. Ja, protams, viņš neizies tādus testus, un tas nebūs paņemams, varbūt tur enegrammas testi klāt, ja, teiksim, bērnībā un tādā veidā. Ja. Bet tādā veidā šo bērnu attīstīt tajā virzienā, kurā viņam ir vislielākais potenciāls. Ja. Nu, un vēl plašāk, ja, teiksim, tieši tāds pats padomdevējs komandai, biznesa komandai, atbilstoši komandas sastāvam, atbilstoši biznesa mērķiem, atbilstoši biznesa reālajai situācijai, ko atkal var iedīt iekšā šeit. Ja. Ar ko šis atšķirās no tāda vienkārši plašā mākslīgā intelekta, ar to, ka šie dati stāv pie mums. Ja, teiksim, jo tajā brīdī, kad jūs ejat vienkārši ar mākslīgo intelektu, kaut ko ņemat publiskajā vidē, tur dati nāk visdažādākie. Protams, tur ir visādi mehānismi, kā tur kontrolēt, kur tiek ņemta un tā tālāk. Ja. Bet mūsu uzdevums ir nodrošināt viskvalitatīvāko šo informāciju no speciālistiem, lai šī mūsu, kā man patīk teikt, angliski engine iekšienē, ja, mēs dabūtu ārā vislabāko informāciju tieši priekš jums. Ja. Nu, lūk, un tātad, jā, vēlreiz, tātad šobrīd mēs esam šādā situācijā, ka strādā mūsu šīs funkcijas. Jūs varat tās notestēt, pamēģināt, ja gadījumā ir kāds gluks, ziniet, ka mēs pie tā strādājam, ka viss tiek labots, ja, un viss labi, bet nu, mūsu tuvākie plāni produktu izstrādē, ja, tad šī gada pēdējais kvartāls, oktobris, decembris, ja, ko mēs tagad darbojamies, ja, tad ir atvieglots reģistrācijas process, ja, intuitīvāks modelis, home screens, ja, tālāk, kā jau teicu, mēs iesim iekšā tirgu arī ar afiliētu sistēmu, mums ir jāpiestrādā pie referāliem bonusiem un tur community marketing modeļiem, ja, un arī šīs pirmais komunikācija modelis, kā personiski uzrunāt otru cilvēku, gan biznesam, gan romantikai, ja, teiksim, kā personalizēt, komunicēt tieši ar citu atrasto cilvēku. Jā, un savukārt šo plašsaziņas modeli, ja, kurā ir iespēja komunicēt par sevi, ja, mēs tad sāksim veidot nu, uzreiz no nākamā gada sākuma, pēc jau tā teikt otrā restarta, ja, un nākamā gada janvārs, marts. Pirmais kvartāls, tad mums ir ļoti intensīvs darbs tieši pie pašizziņas sadaļas izveidi, papildus testu iekļaušanas, labākais sevis izzināšanai, ja, pie šī mākslīgā intelekta asistents, sarunu veidošanai par sevi, par partneriem. Ja, tas, ko es teicu, ka jūs varat uzdot jautājumus, ievadīt datus par sevi, izstāstīt savu reālo situāciju, lai šis mākslīgais intelekts kopā ar mūsu datiem vislabāk var iedot jums jūsu padomus. Ja, teiksim, tad ikdienas individuālā padomu devēja izveide, ja, kas ir plašs no dažādiem aspektiem, jā, teiksim, nu, un arī plaša konsultācijas sadaļa. Izveida ar vislabākajiem speciālistiem, tad aplikācijā, nu, dažādās valodās. Jā, jā mēs varam no Latvijas puses, no
mūsu speciālistu labākajiem izveidot to, ko mēs arī ar mākslīgā intelekta palīdzību tātad tulkosim uz citām valodām. Nu, loģiski, citās valodās būs viņu vietējie speciālisti, ja, kas varēs iekļauties, palīdzēt piestrādāt pie kvalitatīvākiem tulkojumiem, ko varbūt nevienmēr AI tūļi vislabāk spēj iedot, ja, un virzīt produktu globāli arī citās valstīs ļoti veiksmīgi tirgo. Ja. Nu, lūk, tā ir maršruta, tas ir Latvijas produkts pasaulē, mazliet par skaitļiem, šodien vairāk par vērtībām, bet tomēr arī par skaitļiem. Ja. Un šāds produkts ir nepieciešams vismaz pusmiljardam cilvēku pasaulē, ir milzīgs tirgus potenciāls, ja šādus produktus tirgo iet ar abonēšanas principu, ja ir bezmaksas versija, maksas versija, kā teicu, šajā prezentācijā nebūs par skaitļiem, to jūs varat man pajautāt atsevišķi, uzsūtīšu atsevišķu video materiālu, ja par to būs interese. Ja, un potenciāls tiešām ir milzīgs. Ja? Līdz šim mēs esam finansējušies ar pūļu finansējumu. Mēs esam jau vairāk kā 200 akcionāri, arī LIA atbalstu, Altuma atbalstu. Ja, teiksim, un tādā veidā arī turpinām iet uz priekšu. Nākotnē ir pēc lietotāju skaita pieauguma arī paredzēta fondu piesaisti, ja, bet par to visu mazliet vēlāk. Šobrīd mēs esam uzsākuši fantastisku sadarbību, un šodien tieši ir tā diena, kad es pirmo reizi par to publiski runāju, jā, ar Visu Latvijas vidusskolu. Jā, tātad Mačvu, pašizziņas aplikācija lietotne, Visu Latvijas vidusskola, jā, kas pēc ļoti augsta līmeņa principiem, jā, un ļoti progresīvi nodarbojas ar to, lai mūsu nākotne, mūsu bērni, mūsu nākotne būtu ļoti veiksmīgi savā dzīvē, ejot atsevišķi, ejot atšķirīgā izglītības, ar atšķirīgiem izglītības modeļiem nekā tradicionāli mēs varam redzēt visās mācību daudzajās iestādēs. Un šobrīd ik viens no jums, kas iegādājās akciju sabiedrības maršrutu grupu akcijas, šo naudu mēs investējam uzņēmuma attīstībā, šo visu funkciju ieviešanai maršrutu aplikācijā. Ja, tad 30 centi no katras jūsu iegādātās akcijas mēs novirzām Visu Latvijas vidusskolas atbalstam. Jā, Visu Latvijas vidusskolas mājaslapā jūs varat iet arī pastīties par šo skolu, bet es galveno īsumā tomēr gribu akcentēt, jā, man ļoti, 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 ļoti uzrunā tie pamatprincipi, jā, kas ir šai skolai, jā, tātad pār nevis pret, jā, teiksim, mēs rādam jauno, nevis žēlojamies par esošo, uzņemamies atbildību un rīkojamies, jā, win, lai lēmumu pieņemtu tā, ka ieguvēji ir visi no jebkuras situācijas, sadarbība nevis konkurence, tātad, jā, teiksim, mūsu dažādība ir spēks, ja, un akcentēt to, ka bērni ir individualitātes, ja, teiksim, katrs ir atšķirīgs un tādā veidā varam būt kopīgi visveiksmīgi. Ja, teiksim, tad nav priekšnieku, katrs atbild savā jomā, dod labāko, ja, teiksim, holarhija, ja, pašpietiekamība strādājam neatkarīgi bez ārējiem investoriem, uzturot kvalitīvu vidi no 1. līdz 12. klasē. Ja, tad netirgojamies ar sirdsapziņu, dzīvojam saskaņā ar saviem principiem, drosmīgi un cilvēcīgi. Ja. Vislatvijas vidusskolas mājaslapā jūs varat arī atrast ļoti skaisti ir izcelts šīs vērtības. Ja, skolas, ja, teiksim, kas ļoti atbilst arī ar mūsu maršrutu vērtībām. Ja, man ir milzīgs prieks sadarboties tieši ar šo mācību iestādi. Ja. Jūs varat apmeklēt arī mājaslapu, ja, patiesībā fantastiski. Ļoti progresīvs uzņēmuma īpašnieks Arvils Pekulēs, ja, kur mēs esam vairāk kārtīgi par šo visu apsprieduši, ja, un tiešām nonākuši līdz fantastiskai tādai sadarbībai, vienošanos par to. Nu, un šodien mēs sākam, ja, teiksim, tā kā šeit jūs varat arī ļoti labi iepazīties ar to, ko tad atbalstot, teiksim, maršrutu aplikācijas veidošanu, jūs vēl arī papildus atbalstiet, ja, veicot savu investīciju, ja jums uzrunā tās vērtības, ja, ko mēs arī šeit veidojam. Nu, lūk, tagad pavisam īsi par to piedāvājumu. Kāds tad ir piedāvājums, ja jūs esat gatavi tā teikt, atbalstīt
vislabākā produkta tapšana, kas ir Latvijas produkts, ja, un atbalstīt, nu, manuprāt, vislabāko mācību iestādi, kāda ir Latvijā. Ja, tad šodien ir iespēja ikvienam no jums iegādāties Maršala grupu uzņēmuma akcijas. Ja, Maršala grupa ir uzņēmums, kas akcijas sabiedrība, kas veido šo aplikāciju. Ja, vēlāk būs arī web versija, ne tikai aplikācija, tā es gribētu teikt lietotne. Ja, ja, un šobrīd. Ja jūs varat iegādāties, sakot, tikai no 300 akcijām, ja mums ar šo, nu, pateicoties arī šai sadarbībai, samazinājām šo slieksni, ja, un akcijas cena ir 1,65 eiro. Tas ir atbilstoši mūsu biznesa plānam izveidotajiem, ja, un tie ir tikai 495 eiro minimālā investīcija, ja, un tad 30 centi no katras šīs akcijas aizies, tiks novirzīti Vislatvijas vidusskolai. Ja, un jūs vēl kā bonus iegūsiet mašu gada abonementu. Ja, ja jūs iegādāsieties 300 akcijas, ja, iegādāties var arī tur 400, 500, 600, ja kādu skaitu, kas jums liekas forši, ir cilvēki, kas iegādājas tur, nezinu, 666 vai 888 un tam līdzīgi. Ja. Bet sākot no 1000 akcijām, ja, tā cena būs mazliet lētāka, un sākot no 1000 akcijām, jūs arī saņemsiet mūža prēmiju abonementu mašu aplikācijai. Ja, kā papildus bonusu, un savukārt, ja jūs iegādāsieties sākot no 5000 akcijām, tad cena būs vēl lētāka, 1,50 eiro. Un, nu, jebkurā gadījumā 30 centi no katras šīs akcijas tiek novirzīti Vislatvijas vidusskolas atbalstam. Ja. Mašo grupu, tāda akcijas sabiedrība, mēs esam dibinājuši ļoti labā astroloģiskā laikā. Arī, lai viss būtu veiksmīgi, mums ir 3,5 miljonu akcijas. Akciju skaitu mēs tā nevaram palielināt. Ja. Tas tā īsumā par šiem cipariem. Mums ir 205 akcionāri šobrīd. Ja. Paša akciju reģistrācija notiek ļoti vienkārši. Ja. Tas ir viss oficiāli legāli. Un, un akcijas tiek glabātas jūsu vērtspapīra kontā. Ja, teiksim, viņu uzskaita veids Nasdaq depozitārijas, ja, tad Komercbankā, nu, Svetbankā, pavisam viegli Svetbankā arī un visās citās bankās, ja jūs varat atvērt vērtspapīra kontu, un mēs ļoti vienkārši nosūtām ja, jūsu akcijas uz jūsu vērtspapīra kontu. Ja. Nu, lūk, un dažādās bankās to var izvēlēties. Ja, tad mērķis uzņēmumam ir veidot vislabāko produktu pasaulē. Jā, piesaistīt tajā brīdī, kad mūsu augsts lietotāju skaits arī lielāks investors no fondiem. Jā, un tālāk jau tad skatīsimies, vai caur IPO, vai varbūt pārdot, vai varbūt pašiem turpināt un saņemt dividendus. Ja. Pats galvenais ir radīt lielu vērtību daudziem cilvēkiem pasaulē, un tad jau arī biznesa risinājums nāk. Biznesa risinājums un nauda nāk tam pakaļ. Jā, tad, lai šo visu paveiktu, jā, teiksim, šos plānus, ko es tikko izstāstīju, protams, ka finansējums ir vajadzīgs. Jā, un arī labi speciālisti ir papildus vēl nepieciešami. Tad lejuplādiet aplikāciju, pamēģiniet, rakstiet man privāti vai arī maršruļu.me mājaslapā. Sadaļā Invest ir šī prezentācija, ja, un kam ir interesi, protams, kad nosūtīšu arī papildus visu informāciju par līgumiem, par cipariem un tā tālāk. Ja. Tad paldies, kad noklausījies šo video līdz galam. Kopā mēs varam izveidot patiešām kaut ko ļoti unikālu. Kopā mēs varam palīdzēt Latvijas jauniešiem, bērniem kļūt par ļoti veiksmīgiem, vēl labākiem, atbalstot šādā veidā arī visu Latvijas vidusskolu. Paldies visiem, lai jauka un izdevsies diena un uz sadarbību!